atbalstīt ir, jāsaka, simboliski. Tādas liela priekšlikuma par nodokļu izmaiņām vai par fundamentālām jaunām programmām nav, bet mazāk priekšlikumu, ko Nacionāla apvienība ir sniegusi gadu no gada. Tas ir atbalsts politiski represētiem personām, mūsu vecajiem karavīriem, arī dievnamu, šim sakrālajiem mantājumu programmai. Tur ir līdzekļi piešķirti. Mēs esam to snieguši gadu no gada, reizēm atbalsta, reizēm neatbalsta. Tādā ziņā ir gandarījums, ka vismaz arī no opozīcijas kurpēm varam kaut kādu labu pienesumu mūsu vērtībām, mūsu atbalstītām lopiem nodot. Tā bija vienošanās kaut kā koalīcija, ka kaut kas būs atbalstīts? Tas jāprasa koalīcijai, kā viņi izvērtē, kurus priekšlikumus atbalstīt, bet mans uzdevums kā opozīcijas deputātam priekšlikumus piedāvāt, maksimāli labi aizstāvēt un nodrošināt, lai šī sabiedrības daļa saņem atbalstu un pilda savu funkciju. Kā jums šķiet, tā ir vienkārši parlamentāra tradīcija, ierasta. Ir bijuši atsevišķi izņēmumi, ierasti jau gadu no gada kaut ko no opozīcijas arī atbalsta. Vai tas ir, nezinu, kaut kāds mēģinājums uzpirkt višķiņu opozīciju varbūt? Nē, manuprāt, to, ka ieklausās opozīcijā, tas ir pareizs virziens. Manuprāt, jāieklausās vēl vairāk, jā. Un droši vien, ka to teiks jebkurš no opozīcijas. Manu retoriku vai Nacionālās apvienības retoriku tas nemaina. Mēs joprojām esam iesnieguši visvairāk priekšlikumus budžetā, pieļauju, ka visvairāk arī debatēsim un no savām vērtībām. Tāpēc neatkāpsimies. Pats pēdējais jautājums. Arī viens no koalīcijas deputātu rosinājumiem ir arī atbalstīts šie 140,000 eiro mana balsī. Tad samērā paliela summa īstenībā, ja tā paraugāmies. Kāds ir jūsu vērtējums? Jo tur atsevišķi izteikumi ir kādi deputāti motīvi izskatās tā. Es domāju, ka iedzīvotājiem sabiedrībai nodrošināt demokrātisku iespēju vākt parakstus ir jābūt. Diskusija ir, vai to dara valsts, teiksim, CVK, vai to dara privātais. Manuprāt, fundamentāli nekādu nelaimi neredzu, ka to deleģēja funkcijas, ja īpaši tas ir izdevīgi nodot privātam, vai šajā gadījumā ir izdevīgi. Līdz šim es komisijā atbalstīju, bet šobrīd es esmu aizsūtījis vēstuli manu balsi. Esmu lūdzis tāmi pamatojumu šai summai līdz budžeta komisijai, līdz Saeimas sēdē. Ja tām mēs saņemsim, ja viņi mūs pārliecinās, es pieļauju, ka mēs atbalstīsim, bet tas var mainīt arī mūsu balsojumu.